Vai arī tu mēdz iesprūst komforta zonā un nepiepildīt savus mērķus. Šis bija mans superīgais hūks, un tagad ir maģiski video efekti, kas uzšauj to dopamīnu, un tu gribi vēl. Un tagad tu sēdi un klausies, kā es pļāpāju. Izdevās? Klausies? Ok, tad klausies. Vakar biju Kickstarter treniņā mazajiem uzņēmējiem, un tur tā atnāca tāda doma par vairāk par maniem, par komforta zonu, par to, kādā rāmītī mēs dzīvojam, tur, kur ir ērti, kur nav bail, un ka tās lielās iespējas parasti ir kaut kur ārpus tā rāmīša, un mēs tā kā sevi bloķējam, nobaidamies un neejam uz tām iespējām, jo tā ir ērti. Un tas, ko es sev pieķēru, kas man ir ērti un kuras sev bloķēju un kuras nelaižu sevi tālāk uz priekšu, un tas ir tas, ko es tagad daru. Vai pareizāk sakot, tas, ko es nedaru, es izvairos filmēt video, izvairos publiskoties, ja var nosūtīt ziņu, tad es nosūtīšu ziņu. Un izvairīšos noteikti kaut ko uzfilmēt, ierunāt, nopublicēt, tāpēc, ka tā ir ērtāk. Bet es tagad apņēmos, ka es mēģināšu katru dienu uzfilmēt video un nopublicēt. Tas, kas man parasti attur, ir, visam jābūt perfekti, tur mati saķemmēti, tur dreibītas šitādas un viss ir baigi smuki un smuks foniņš, forša kamera. Un labais mikrofons, un tad visu vajag sagriezt, samontēt tā, lai nav neviena un lai viss ir superīgi. Tāpat nevienmēr izdodās, bet vajag vismaz 12 reizes pārfilmēt katru kadru un tad samontēt tā, lai viss ir perfekti. Un parasti nav. Un tas gala rezultāts parasti ir tāds, ka es uzfilmēju, 1-2 video pa mēnesi un vienu no tiem tāpat nenopublicēju. Tāpēc, ka nobīstos. Tad es tagad apņēmos līst no tās komforta zonas savējās ārā, mēģināt uzfilmēt video katru dienu un neko nemontēt, neko neizskaistināt, vienkārši runāt. Kā teikt, trenēt arī savu prasmi, norunāt visu tekstu vienā gabalā, ko es izdomāju. Ja arī tev liekas, ka tu varbūt esi drusku aizsēdējies komforta zonā un nesasniedz kaut kāds lielāks rezultāts un savus mērķus, tāpēc, ka ir bail spērt kaut kādu soli, un ja gadījumā tas tavs iespējamais nākamais solis ir kaut kāda tavu prasmju un zināšanu iepakošana online programmā un pārdošana internetā, tad 7. maijā, nākošajā otrdienā, es sāku vienu online programmu, kur būs 12 vai varbūt pat vairāk nodarbību cikls par to, kā izveidot savu pelnošu online programmu. Es esmu savā laikā izveidojis vairākus online kursus, un tagad tās zināšanas gribu padot mazliet tālāk. Un es zinu, ka tu droši vien vēl neesi tur pieteicies. Un pirmā nodarbība būs tā kā bez maksas. Tāpēc tu viņu varēsi vai noskatīties Facebook laivā, varbūt arī Instagram laivā, ja man viss smuki sanāks, vai arī pieteikties un piedalīties patiešo zūmiņā. Un tas būtu pat visieteicamākais, jo tad, ja kādas materiālus tur došu, tad tos tu varēsi lādēt no chatiņa, un tu būsi vislielākais ieguvējs. Aprakstā es ielikšu saiti, kur tu varēsi reģistrēties webināram, kur es jau par šo parunāju, pastāstīju par šo te ideju. Un tu vari noklausīties, vai tas tev liekas saistoši, vai tas ir interesanti, un attiecīgi pieteikties tālāk šai programmai, ja tev tas ir interesanti. Vai arī vienkārši atnākt otrdien sameklēt manos sociālos Creative Lab, sameklēt, kur to var noskatīties. Droši vien būs postiņš pirms tam, attiecīgi piesako vai no Instagramā, vai YouTube, vai Facebookā, un tur noteikti būs otrdien postiņš un varēs laivā redzēt. Un tad tu varēsi paskatīties, vai šis varētu palīdzēt, izkāpt tev no komforta zonas un uzsākt kādu tavu mērķi un virzīties uz priekšu un iespējams pievienoties mums. Ja nē, tad varbūt vienkārši kopā interesanti pavadīt laiku. Un tagad tev īpašais uzdevums. Es biju izdomājis savā galvā, ka es varēšu tā nospiest rekordu pogu un vienkārši nobliest visu tā no sākuma līdz beigām. Man nesanāca. Tavs uzdevums ir saskaitīt, cik reizes es filmējot nospiedu pauzi.
un ieraksti komentārā. Un, protams, svarīgākās šķēles. Uzspied īkšķīti, padalies, ja nu gadījumā tev liekas, ka šis kādam varētu interesēt. Un paskaties aprakstiņā, protams, un piesakies, ja tev pašam tas interesē. Čau, tiekamies!